Alūksnē 3 dienas atzīmē Glika dienas, godinot vācu tautības mācītāju Ernstu Gliku, kurš 17. gadsimtā pirmais latviski pārtulkoja Bībeli un izveidoja pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem Vidzemē. Viņa devums pašreizējam Alūksnes novadam ir ievērojams. Mūsu novads savās atmiņās, es domāju, Glika vārdu nes ļoti nopietni un godam, un mēs zinām, ka Glika vārdā ir nosaukta Alūksnes valsts ģimnāzija. Mēs zinām, ka tepat netālu atrodas Glika Bībeles muzejs. Ir arī Glika iela Alūksnē. Mēs galu galā atrodamies pie Glika ozoliem. Katreiz šie svētki sāka šeit pie Glika ozoliem. Un Glika ozoli vairāk kā 300 gadu šeit aug un apliecina to, ka tikpat liela dzīvība, kāda ir ozolam, tikpat liela dzīvība un tikpat liels spēks ir arī Bībelē un Bībeles teiktajam Dieva vārdam. Un tātad arī šajā gadā mēs sākam šeit pie Glika ozoliem. Glika dienās norisinājās dažādi pasākumi Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā, Alūksnes evaņģēliskā luteriskajā baznīcā, Bībeles muzejā un citviet. Svētku ieskaņas pasākums sākās pie Glika ozoliem ar erudīcijas spēli ap un par Ernstu Gliku, ko organizēja Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar skolotāju Ingūnu Vilemsoni. Mūsu skolā ir ļoti iecienītas, ir īpaši šajā mācību gadā prāta spēles. Man šķiet brīnišķīgi, ka Ernsta Glika 370. dzimšanas dienā Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija var būt klātesoša un ienākt ar savu tradīciju prāta spēlēm. Zinot, cik mums ir atbildīga publika šodien un tomēr cik šis pasākums ir nozīmīgs, mēs skolotāji mazliet tā kā pārbaudījām vai precīzi formulēt jautājumi, vai nebūs strīdi par atbildēm, jo literatūras avoti jau par viņa dzimšanu stāsta dažādas atšķirīgas versijas ir. Alūksnes jaunieši atzīst, ka neviens nav vienaldzīgs pret Glika mantojumu un izceļ iemeslus, kāpēc ar to lepojas. Man šeit ģimnāzijā skolēniem ir tāda sajūta, ka Gliks ir tāds nozīmīgs cilvēks un ka vajag uzzināt vairāk par viņu un pieminēt, atcerēties visu, ko viņš izdarījis. Es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi tikai tāpēc, ka Gliks ir ļoti daudz devis. Mēs ar viņu lepojamies un pateicoties viņam mums arī ir šīs pasākumus. Arī nest arī vārdu arī pasaulē un lepoties ar to, ka tu mācies Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā. Pasākuma programma tika izstrādāta, lai katram klātesošiem piedāvātu vislabāko, ņemot vērā viņu intereses un vēlmes. Daļai no sadraudzības vakara apmeklētājiem šī bija pirmā pieredze Glika dienās. Ir būs Glika muzejā, tieši muzeju naktīs, bet tieši tāda konkrēta piedalīšanās šī ir pirmā reize. Mēs no Zeltiņiem, mums ir pirmā skola Zeltiņos, mūs vienkārši tā ierosināja, ka mums tā kā vajadzētu. Un tad arī kādas emocijas pēc šīs dienas? Kolosāli. Vienkārši ļoti jauki, jo visas šitās spēles taču ir ļoti labas. Es domāju, ka jauniešiem ir ļoti izdevies. Izzinošā sadraudzības vakara Glika ozolos dzied putni noslēgumā turpinājās kopīga muzicēšana, slavēšana un draudzības zupas baudīšana. Elisa Ragauša, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.